Kāda ir Krievijas valstiskuma un attiecīgi identitātes veidošanas principa īpatnība? Identitāte ir tas, kas mūs vieno. Apskatiet Krievijas vēsturi. Kāds ir mūsu pirmais krievs? Ladoga. Kas ir Ladoga Rus? Tas ir tikai mazliet. Tikai mazliet. Galvaspilsēta ir Ladoga, netālu atrodas Karelis cietoksnis. Iedzīvotāji, vairāk nekā puse, tie ir kareļi somugri. Tātad pat galvenā Ladogas Krievzemes iedzīvotāja daļa nebija slāvi. Jo dažkārt saka, ka Krievzeme un slāvi ir viens un tas pats. Nē, tie ir dažādi principi. Jā, tātad tika veidota Ladogas Krievzeme. Ladogas Krievzeme izstrādāja noteiktus valsts veidošanas principus. Šie principi izplatījās uz Novgorodas Krievzemi, pēc tam uz Kijevas Krievzemi. Pēc tam, uz kādu laiku noplakot, tie atzima jau Maskavas caristas veidolā, kas izplatās līdz pat Krievijas impērijas un Padomju Savienības mērogiem, tas ir no Kaļiņingradas līdz Vladivostokai. Tātad paši principi, kas tika ielikti pamatos, izrādījās pārāki par kaimiņu principiem – Osmaņu impērijas, Klibā Timura impērijas, Vācu impēriju, Kārļa Lielā, Polijas, Lietuvas un tā tālāk. Principi ir labāki. Tātad valsts veidošanas modelis izrādījās efektīvāks no rezultāta viedokļa. Rezultāts – teritorija. Tātad iznāk, ka pat ne etnos ir galvenais, bet gan pati modelis. Tie paši somugri taču ir radniecīgi Ungāriem pēc etniskās izcelsmes. Lūk, tikai Ungāri tur, šie tur, nu jā. Redziet, tas ir atkarīgs no valsts veidošanas principiem. Krievu valsts veidošanas princips jau sākotnēji ir daudztautību, daudzkonfesionāls. Krievija, valsts un civilizācija vienā personā. Ar ko atšķiras civilizācijas? Tās atšķiras ar saviem veidošanas principiem. Tas ir aizsardzības un aizsargājošas valstiskuma princips. Ko tas nozīmē? Šajā teritorijā tā ir izveidojies atšķirībā no Anglijas, Vācijas vai Ķīnas, šī teritorija atrodas pa vidu un attiecīgi uz to pastāvīgi tika izdarīts spiediens, no tās gribēja atņemt gabalus. Nu, tas ir loģiski. Tā taču ir nāciju konkurence. Attiecīgi, no rietumiem, austrumiem, varbūt izņemot ziemeļus, jā. Pastāvīgi notika sirojumi, cilvēku aizvešana verdzībā, teritoriju sagrābšana, dažādi iebrukumi. Un attiecīgi tautas, kas šeit dzīvoja, lai izdzīvotu, izstrādāja unikālu valsts uzbūves formulu. Kāda bija šī formula? Mēs esam atšķirīgi. Mēs runājam dažādās valodās. Mums ir atšķirīga ticība. Bet mūs vieno tas, ka mēs gribam dzīvot kopā. Mēs vienkārši gribam izdzīvot. Un, lai izdzīvotu, mums jābūt kopā. Tātad tā ir nepieciešamība. Tā ir nepieciešamība, ja gribam palikt dzīvi. Un tāpēc mēs noliekam malā savas atšķirības un apvienojamies vienotā valstī. Un šis valstiskums, nākamais posms, rada valsts mašīnu izdzīvošanas nodrošināšanai, armiju, tur policiju, valsts aizsardzību UTE. Armijai ir nepieciešama viena valoda. Vai ne? Jā. Un otra identitātes ešelona forma parādās valodas veidā. Tas ir pirmais ešelons ir aizsardzības ešelons. Mēs vēlamies, lai mēs visi atrastos vienā bungu patvērtnē. Otrais ešelons – mēs izveidojām valsts mašīnu, kas runā vienā valodā. Šī valoda izrādījās Krievu valoda. Tieši tāpēc Krievu valoda nav kādas vienas ciltis vai kādas vienas tautas valoda, kas būtu bijusi, bet gan valoda, kas radusies valsts veidošanas procesā. Tātad tāds kombinēts valsts veidošanas valodas veids. Un patiesībā tā ir otrā identitāte. Un šī identitāte attiecas arī uz vēsturisko Krievu jēdzienu. Tas ir ļoti labi pierakstīts 1897. Gada tautas skaitīšana. Jebkurš skatītājs to var noskatīties un redzēt, kā Krievs atšķiras izpratnē no tiem, kas dzīvoja 1897. Gadā un piedalījās tautas skaitīšanā ar savu parakstu. Tur bija 120 miljoni cilvēku. Krievs ir persona, kas kopš dzimšanas runā krieviski. Visi, šis ir vienīgais kritērijs. Jā, viņš var joprojām būt pareizticīgais, bet var arī nebūt. Tas ir, tautas skaitīšana ir dažādi jēdzieni. Pastāv ticības jēdziens, pastāv valodas jēdziens kā vārds krievu, kas ir valodas īpašības vārds, un pastāv arī ekonomiskie apstākļi, daudz kas cits. Šajā tautas skaitīšanā ir 16 punkti. Šis ir sākotnēji izveidotais identitātes mehānisms, un uz tā tika veidota visa valsts pārvalde. Šis mehānisms, kas uzsveru, atšķiras no citiem.
Kur tad ir tā spēks un vājums? Tā spēks ir tajā, ka tas ļauj ļoti ātri paplašināties. Gan teritorijas ziņā, jo jebkura teritorija viegli pielāgojas šim valsts mehānismam, kas parādās gan iedzīvotāju skaita ziņā, proti, iedzīvotāju skaits var strauji pieaugt, jo identitāte veidojas nevis tā, kā, piemēram, vāciešiem tas bija nostiprināts Reihā likumos pie Hitlera. Šeit tie bija likumi, es uzsveru, kas netika izgudroti tajā laikā, tie šķiet aprakstīja iepriekšējo vācu celtniecības vēsturisko pieredzi. Tur bija rakstīts, ka vācietis ir kāds ārietis, kuram vācieši ir 7 paudzēs. Redziet, šis asins princips. Šis ir Krievu princips, šis ir kultūras princips. Valoda. Un kultūra, ar kultūru mēs domājam pirmkārt valodu. Nu, pamata daļa no kultūras. Turklāt no juridiskā viedokļa dzimtā valoda. Tas ir, ja bērns pateica vārdu mama Krievu valodā, pēc Krievu valsts uzbūves principiem viņš tiek uzskatīts par Krievu. Padomju Savienība bija višhumānākā valsts uzbūves principa mantiniece ar konkurences cīņu, jo tā bija aizsardzības un aizsargājoša valstiskuma forma. Tātad Krievija un Padomju Savienība, īpaši Krievijas impērija, veidoja savu politiku tā, lai neiekarotu citas teritorijas koloniālās eksploatācijas nolūkos. Tas nozīmē, ja Krievijas impērijā tika pievienotas teritorijas, un tās bija milzīgas, tad tās nebija kolonijas, bet gan paplašināšanās valsts drošības un spēcīgas konkurences cīņas vārdā. Tur nosacīt runājot Gruzija, Armēnija. Kāpēc tās parādījās? Tāpēc, ka Osmaņu impērijai bija citi valsts veidošanas principi. Krievijas impērijas principi ļāva dzīvot, attīstīties, kļūt par valsts eliti, piemēram, Bagrationam un citiem, būt par ģenerāli vai ne. Tātad attīstība vienkārši notika citā virzienā. Nevis Armēnijas vai Gruzijas iekšējā attīstība, bet gan paplašināšanās virzienā būt visas impērijas elitei. Starp citu, kad Gruzija pievienojās, tad muižnieku, ja precīzāk kņazu, skaits Krievijas impērijā palielinājās par 1/3. Ir tāds joks, ka viņiem tur katrs 3. ir kņazs. Un tomēr viņus atzina. Bet kņaza status taču bija vis Krievijas, nevis Gruzīnu. Bet tāds bija valsts veidošanas princips, tas bija mehānisms.